šobrīd jūsu ekrānos Cyrils Deprē, kuram šodien paveicās un beidzot viņš izcīnīja savu pirmo uzvaru Argentīnas Čīles Dakāras rallija reidā. Un pats galvenais viņš apsteidza savu sīvāko sāncensi un līdzinējo kopvērtējumu līderi Marku Komu. Marks Koms šodien finišēja ar otro ātrāko rezultātu un uzvarētājiem zaudēja 2 minūtes un 9 sekundes, kas patiešām nav daudz, ņemot vērā, ka viņa pārsvars kopvērtējumā par tuvāko sekotāju ir vairāk nekā 40 minūtes. Šeit Koma nedaudz kļūdās un piedzīvo nelielu kritienu, taču viņam tas nesagādā nekādas problēmas un smago motociklu, kura benzīna vāka vēl ir pilna, viņš pieceļ pāris sekundēs un turpina ceļu. Trešo vietu šīs dienas ātruma posmā izcīnīja Marka Komas komandas biedrs un tautietis Jordi Viladoms no Repsol KTM vienības. Viņš uzvarētājam Cyril Deprē zaudēja 5 minūtes un 15 sekundes, bet kopvērtējumā Jordi Viladoms ir pakāpies uz 4. pozīciju. Čīlietis Francesco Lopes trasē kādu laiku brauc kopā ar Francu Verhofenu no Holandes, taču šajā ātruma posmā labāku rezultātu no abiem uzrādīja Lopes, viņam 4. vieta, bet Verhofenam tikai 8. pozīcija. Taču kopvērtējumā Verhofens atrodas augstāk, viņam tāpatās kā ātruma posmā arī kopvērtējumā 8. vieta, bet Lopes ir 11. Davids Fredeņē šī gada Dakāras sacensībās startē ar Yamaha motociklu, ar kura dzinēja kubetūra ir 450 kubikcentimetru, un pēc 2 līdz 3 gada eksperimentēšanas ar pilnpiedziņas motociklu viņš tomēr ir atgriezies pie klasiskām vērtībām un brauc ar klasisku aizmugures piedziņas motociklu. Un Davids Fredeņē šīs dienas ātruma posmā uzrādīja 5. ātrāko laiku kopvērtējumā. Fredeņē ir 3. aiz Jonasa Strīta un Marka Komas. Norvēģim Palam Andersam Ulevalsteram šīs dienas ātruma posmā 14. ātrākais rezultāts, bet 19. vietā šodien finišēja Einārs Vinters un kopvērtējumā viņš saglabās 16. pozīciju. Šīs dienas ātruma posma uzvarētājām Vinters zaudēja 25 minūtes un 42 sekundes. Lūk arī šīs dienas rezultātu uzvara Deprē, 2. vieta kopvērtējuma līderim Markam Komam, bet 3. Jordi Viladoms, Komas komandas biedrs un tautietis. Kopvērtējumā Komas saglabā līderu pozīciju, Jonas Strīts ir 2., bet 7 minūtes viņam zaudē Fredeņē. Le sable était gris clair hier, il a plu toute la nuit, il était gris foncé Visu naktu līja lietus un smiltis šoreiz bija slapjas kāpās. Tas, protams, palīdzēja, jo es uz priekšu varēju redzēt citu braucēju sliedes. Tā stāsta Cyrils Deprē. De couper, de gagner 1 seconde là, 2 secondes là, et puis voilà, j'ai fait une bonne journée. Ha sido una etapa corta, que las primeras dunas... Jordi Viladoms stāsta, ka šis bija īss ātruma posms, ļoti slapjš, taču tas palīdzēja saķerēt. Šoreiz ātruma posmā nebija zāles pauguri, jeb pampas, un šis ātruma posms man atgādināja manus motokrosa laikus. Un lūk, kā izstāsta vieglo automašīnu sacensības, pavisam neticami, bet
Luxalfons ir noracies dubļos jau 12 km aiz ātruma posma starta. Atcerēsimies, cik lielus putekļus mēs piedzīvojām iepriekšējās dienās, un šeit līdzīgā ķezā kā Mitsubishi rūpnīcas komandas pilots ievēršas arī Leonīds Novickis no BMW X-Raid vienības. Jā, Luxalfons šobrīd izstāsta patiešām bezpalīdzīgs un līdz elkoņiem dubļos. Taču brīdi vēlāk problēmas ar veselību radās Luxalfona stūrmanim Žilam Pikārdam. Viņam bija problēmas ar elpošanu un ar helikopteru palīdzību viņš tika nogādāts atpakaļ uz Mendozu. Tiesa, vēlāk ārsti viņam nopietnas veselības problēmas nekonstatēja, tomēr jau otrā Mitsubishi ekipāža šajās sacensībās ir izstājusies un vairāk neturpina sacensības. Atgādināšu, ka jau sacensību pirmajām dienām izstājās Hiroshi Mazoka. Viņam bija problēmas ar automašīnas dzinēju, un tātad sacensības turpina vairs tikai divas Mitsubishi automašīnas - Stefans Petrancels un Nanīs Roma, bet šobrīd jau mēs braucam kopā ar Nasaru Al-Atijahu, kopvērtējuma līderi šobrīd sacensībās. Taču Nasars Al-Atijahs šodien kļūdījās un pa ceļam nesavāca pāris slēptos kontrolpunktus, un tas var nozīmēt, ka tiesneši finišā viņam varētu piešķirt sodu, un viņš tādējādi varētu zaudēt līderpozīciju. Taču pagaidām viss vēl ir neskaidrs, kā jau iepriekš telefons sarunā minēja Normūns Avotiņš, jo rezultātu kopvērtējumā patiešām vēl ir, tā teikt, ļoti blāvi. Ar līderiem viss ir skaidrs, bet kurā vietā atrodas Rīgas rallija reidu komandas braucēji, nav nekādas saprašanas. Šīs dienas ātruma posmā visi mūsu komandas braucēji ir finišējuši. Labāko rezultātu uzrādīja Jānis Āzes ar Aināru Princi. Viņam 24. labākais rezultāts, minūte un 21 stundu un 21 sekundi aiz uzvarētāja ātruma posmā Nasara Al-Atijaha. Māris Saukāns ar Dīts Zariņu, kuriem vakar bija sajūga problēmas, 25. vietā šodien, bet Andris un Krists Feldmaņi 37. 2 stundas un 17 minūtes aiz uzvarētāja. Bet šobrīd jūsu ekrānos ir Marks Millers, viņam 3. labākais rezultāts 6. ātruma posmā, savukārt 2. vietu izcīnīja iepriekš redzētais Volkswagen komandas braucējs Žinels de Villiers. Un interesanti, ka abi Volkswagen piloti viens otram zaudēja tikai 20 sekundes. Sacensību kopvērtējumā Marks Millers ir pakāpies uz 4. pozīciju. Bet šeit jau Karlos Sainz ir atgūst savu automašīnas normālo izskatu, arī priekšējo vēja stiklu, un šodien viņam nav nekādas problēmas kāpu pārvarēšanā. Sacensību kopvērtējumā Karlos Sainz šobrīd ir 3. vietā, jo vakar viņš zaudēja savu līderpozīciju pēc pāris apmestiem kūleņiem. Savukārt šeit jau Stefans Petrancels, atcerēsimies, ka iepriekš mēs redzējām, kā mehāniķi visu nakti centās atjaunot viņa automašīnu, kas bija cietusi pēc kūleņa, līdzīgi kā Saids automobīls. Un Petrancels šodien uzrādīja 5. ātrāko rezultātu 13 minūtes aiz uzvarētāja Al-Atijaha. Savukārt labākais no Mitsubishi rūpnīcas komandas braucējiem šobrīd ir bijušais motobraucējs Nanīs Roma, un viņam 5. vieta kopvērtējumā. Šīs dienas ātruma posmā Nanīs Roma uzrādīja 6. labāko rezultātu. Līdz šim sevi ļoti labi ir pierādījis arī Dīters Depings, kuram šīs ir debijas